Jūs esat sagatavojušies doties beidzot protestā tāpatās kā Vācijā, Francijā, Lietuvā, un te policija arī stāv priekšā. Ko tā policija te dara? Pārbauda mūs. Pārbauda, jā? Jā. Vai te jau sodīja arī kādu? Protams. Tātad viņi atbraukuši nevis, lai palīdzētu organizēt satiksmi, bet lai sodītu, Viņiem ražas laiks, kā mums ir augustā, tā viņiem tagad. Redz, cik skaisti te vesela kolona, un ir jau vēl visur, tā kā, tad tiešām šī diena papildinās budžeta laikam ar sodiem. Protams, kas māk dzīvot, tas vienmēr nopelna. Un kādas tās jūsu galvenās prasības, kas jūs satrauc, kāpēc jūs esat šodien šajā? Galvenais jau Krievu graudi. Jo tie mūsu graudiem cenas, viņi Eiropas biržās nonāk, un tāpat mums cenas līdz ar to. Mūsu cenas ir šogad tādas kā 16. gadā. Principā jums pa mīnusiem jāstrādā. Tāda mīnus pa 34 gadiem nav redzēts. Un tas, kas labi, graudi, kādas vēl platība maksājumu? Platība maksājumi arī ir smieklīgi salīdzinot ar citām valstīm. Labi, Vācijā ir lielāka, bet, kad es tikko dabūju zināt, ka tepat Lietuvā ir pār par 400, un mums ir knaps 100, tad... Jā, tas ir rodas jautājums, vai ne, ka tomēr ir pēdējais brīdis, tad varbūt braukt arī ar tiem traktoriem uz Rīgu, nevis tikai visu laiku ciesties. Droši vien, ka tā būtu. Tā būs laikam. Un kāda ir jūsu tā darbības, jūsu graudus? Graudi. Man jau tāda maza saimniecība, viņi te graudiņi atdzīvo no viņiem ir, bet Bet kādam jau ir jādzīvo tais laukos, kādam ir tā zeme jāapstrādā, kādam ir jāaudzē graudi, lopiņi. Jūs jau esat tie, kas pabaro. Laikam, bet tagad jau var atvest no visurienes. Ieved no Krievijas, jā? Jā, ieved no Krievijas. Mēs jau iznīcinām. Jā. Nav jau vajadzīgi. Par skolām taču to paši dzird. Un kā uz jums arī tā skolu reforma, pat cik es... Es jau tik vecs, ka man skola vairs neinteresē. Bet jums taču ir mazbērni droši vien. Es nezinu. Vai tie jau visi ir devušies prom? Nē, tiem ir... Mums tā paveicies, ka te laikam pagaidām vēl akurāt neskars tik ļoti tās skolas manējos. Bet, viņi apkārt dzird visu kaut ko. Un katrā ziņā atliek cerēt, lai valdība, lai zemkopības ministrija jūs sadzird. Kam tas interesē? Krauz iesēdās pa ministru, jau var kaut kandidē uz Eiropu. Jā, vai ne? Jā. Jūs iešu projām. Jā, es iešu projām. Kā jūs tā kā varat? Jā, katrs dara kā var. Cīnoties, lai izdodas. Jā. Mēs ar jums. Jūs ar mums, jā, Mēs ar jums. Labi, paldies. Lūdzu. Un arī šeit tukumā pie otrā apļa ir kilometriem gara lauksaimniecības tehnikas rinda, kas ir gatavi tūlīt izbraukt protestā. Un galvenās prasības ir aizliegt graudu importu Latvijā, samazināt pievienotās vērtības nodokli Latvijā raksturīgiem augļiem un dārzeņiem uz 5%, tā kā jau tas bija iepriekš, palielināt platību maksājumu, atvieglot birokrātijas sistēmu un arī noteikti atvieglojums lauksaimniecībā izmantojamajai zemei. Lauksaimniekiem, kā mēs aprunājāmies, mērs beidzot ir pilns, un viņi vairs nevar samierināties ar esošo situāciju. Lopkopība principā jau ir iznīcināta no solītā piedāvājuma. Lopkopji saņēma labi, ja 4. daļu, 19 eiro, par ko var nopirkt pussienu rulli. Daudzie lopkopji bija spiesti nolikvidēt savus ganāmpulkus. Un tāpēc viņi šodien ir šeit. Un nākošu nedēļu arī dosies visi šiem virces vedēji, smagās tehnikas, traktori dosies uz Rīgu.